Mīļie brāļi un māsas Kristu, draugi, kalpotāji, esiet sveicināti! Mēs dzīvojam mūsu zemē un valstī lielu izaicinājumu laikā. Mēs zinām, pie kaimiņu robežām ir karš, draudi Latvijas valstiskumam, ekonomiski izaicinājumi, cilvēku aizbraukšana un migrācija, papildus uzbrukumi ģimenei un kristīgām vērtībām kopumā. Un reizēm ir sajūta, it kā neko daudz praktiski nevaram mainīt un apstādināt. Bet mēs, es un tu, esam Dieva bērni, un mēs zinām, ka ir kāds, kurš gan var mainīt, kāds, kuram pakļaujas zeme un debesis, un šis kāds ir mūsu debesu tēvs, kurš caur Jēzu Kristu mums ir devis ieročus, kas ir spēcīgi jebkuru cietokšu noārdīšanai. Un šie ieroči ir lūgšana, vienlaicīgi, vienota un kopīga. 18. novembrī mēs svinēsim mūsu mīļās Latvijas dzimšanas svētkus. Un kāda gan varētu būt labākā dāvana no kristiešiem, ja ne lūgšana par mūsu valsti? Tāpēc mēs, biedrība Tautas lūgšana un starpkonfesionālais lūgšana projekts Lūgšana nakts un simtiem citu ticīgo visā Latvijā aicinām visu konfesiju kristiešus un tevi 17. novembrī savā draudzē, mājās vai mazajā grupā organizēt lūgšanu nakti vai tajā piedalīties. Šī 17. novembra lūgšana nakts moto ir mūsu Tēvs debesīs, mēs lūdzam, svētī mūsu Latviju. Vienoti mēs sāksim no 21:00 līdz katram sev iespējamam laikam un pārklāsim visu Latviju ar lūgšanām par mūsu zemi, par valdību, svētību cilvēkiem, garīgām izmaiņām un cilvēku glābšanu. Mēs ļoti vēlamies, lai tā būtu vienota un vienlaicīga lūgšana. Tāpēc vienotībai un cilvēku informēšanai aicinām ikvienu rīkojošo draudzi un lūgšanu vietu reģistrēties mājaslapā lūgšanakts.lv. Turpat lūgšanakts.lv publicēsim sarakstu ar lūdzējiem pieejamām lūgšanu vietām, kā arī jaunumus un 17. novembrī arī tiešraidi. Lai Latvija sajūt, zina, Dieva bērni mīl, iestājas un lūdz par Latviju. Pievienojies, draugs!